Ir ļoti grūti justies pozitīvi un ka visi ir sūdīgi. Ja? Un tev ir, tas ir tas, ko cilvēki nesaprot. Viņi konstanti cīnās ar to apkārtējiem Cilvēki apstākļiem. to saprot, es tev nevaru piekrist. Nē, Man šķiet, ka cilvēki ļoti- to saprot. Viņi apzināti izvēlās, neko nemaina. Nē, zini, Jo tā ir foršāk dzīvot. tā Nē, ir ērtāk. vienkārši ir ļoti grūti, tad, kad tev ir tie apstākļi tādi, kā tu negribi. Ja tu dzīvo, dzīvoklī, kas tev nepatīk, strādā, kas tev nepatīk, ir super grūti noturēt tādu emociju un būt priecīgam un domāt par to nākotni, par to, kur tu ej, ja? Un nereaģēt uz tiem pašreizējiem apstākļiem. Tas ir pats grūtākais. Un cilvēki vienkārši noturās dienu, divas, trīs, bet atkal iekrīt atpakaļ tajā vecajā Tev vajag kaut kādu mērķi. Tev vajag kaut kādu mērķi. Ja tev nav mērķis, tad ko tu priecāsies par to, ka tev nav naudu un tu domās, kurien tu ej? Ir respektīvi jāmāk izslēgt tā reakcija un reaģēšana uz tiem pašreizējo vidi, uz pašreizējiem notikumiem, bet būt tur, kur tu ej, zināt, ka tu tur nonāksi. Vienkārši tas ir laika jautājums. Un dzīvot jau tajā emocijā, tā kā tas ir noticis. Un tad neizbēgami tas notiks. Bet, protams, ir jādara.